Sportcentrs.com translēs jums viena no pusfināla spēlēm, kas tūlīt pēc brīža jau sāksies. Un tātad tajā Rīgas Daugava uzņems Liepājas Metalurgu. Tomašovska piespēlēja, ļoti neveiksmīgi nospēlēja Jemeļins, tieši uz Kozačuka kājas nomet bumbu. Kozačuks bīstami sit, ļoti bīstams sitiens Kozačuka padodas. Spēles likme ir augsta, un tas arī izraisa gan kļūdas, gan arī emocijas. Un bīstams atkal sitiens, šoreiz Savens sita, un bieži vien tiek noķerti pretkustībā. Savens sit spēcīgi un bieži vien ļoti precīzi labajā stūrī. Skatīsimies, ko viņš darīja šoreiz. Šoreiz tieši sit tomēr apvadot sieniņu, bet apvest viņš nespēja. Kozačuks brīvi centrē, bet atkal tieši precīzi Hmīzam. Hmīz gan slikti izsit bumbu. Un vai tas ir 11 metru sodastiens? Pat tiešām 11 metru sodastiens. Ļoti drosmīgs lēmums. Hmīzs pabāza kāju, tur kontakts, nezinu, vai pietiekams, lai piešķirtu 11 metru sodastienu. Jāskatās atkārtojums, man šāds iespējas šobrīd nav, tāpēc neizdarīšu spriedumu, bet 11 metru sodastiens, Savens sit un vārti 1-0. Savens atklāja rezultātu, Rīgas Daugavas soliņš līksmo, visi dodas svinēt uz laukuma stūri. Pirmā puslaika beigu daļā, aptuveni 40. minūtē. Šķiet, ka viņa līksmo arī. Es lasīju, ka Rīgas Daugavas futbolistam Valdemāram Borovskim, labās malas aizsargam, tātad viņa ģimenē piedzima bērns, Kozačuks sieniņā, bet gandrīz visi pārējie futbolisti ir soda laukumā vai tā tūmā. Andrijs Prohorenkovs. Labs soda sitiens, tomēr nedaudz par tālu tieši rokās vārtsargam iesaistīties nopietni spēlē, bet šobrīd skatāmies Manta Savena soda sitienu. Gaisā uzvar Hmīzs, Borovskis sit pa vārtiem, labs sitiens, ja bumba būtu atstusies pirms vārtiem pret zemi. Šobrīd stūrstiens Liepājas Metalurgam. Vaičulis neizlem doties priekšu, un kas par momentu tikko bija fantastiski. Diemžēl nepamanīja, kurš sita pa vārtiem, bet no vārtu līnijas rīdznieki izsit. Iespējams, šodien mēs futbolu vērosim ilgāk nekā 90 minūtes. Soda sitiens bīstami krīt viens no liepājnieku futbolistiem. Tiek pieprasīts 11 metru soda sitiens. Deknišvili labi māna, Deknišvili labi individuālā meistarība, labs sitiens un skaists Pāvela Dorošova leciens un atvairīšana. Viņš arī, manuprāt, noskrien lielu kilometrāžu, vienmēr arī palīga aizsargiem un vienmēr priekšā palīgā uzbrukuma veidošanā. Un šeit varēja būt 2-0. Šoreiz izspēlē Šačens. Sita salo stabu skaisti iznera tur Jānis Ikaunieks, viņam gan sitiens īsti neizdevās, pēc tam rīdznieki gan arī paši ierēda bumbu savos vārtos. Labi mēģināja sīst, nedaudz nesanāca sitiens, bet ļoti veikls futbols, ļoti ātrs. Prohorenkovs izpilda soda sitienu, diezgan labi un vārti 1-1 un atjaunojas intriga mačā. Diemžēl atkal nemācēšu jums pateikt, kurš bija tas, kurš guva vārtus. Vismaz mēģināsim saprast, kuru tur apsveic, bet intriga ir atpakaļ un varētu spēle šodien turpināties ilgāk nekā 90 minūtes. Tas priecē, redzēsim daudz laba futbola un plus vēl daži momenti. Vai būs kā būs šoreiz? Vārtu pārklis pēc Lienekļa Māviča sitiena, redzējāt? Borovskis labi ieložas, piemāna Šačenu, bija sitiena pozīcija Tomašovskam, Tomašovskis izkārto šķietami labāko epizodi un sit pāri. Galkevičs tur traucē, kā spiegs iefiltrējies Liepājnieku spēlētājs sieniņā. Savens izpilda soda sitienu. Bumba nonāk līdz vārtiem, ļoti bīstami. Dorošovs izpilda atsēnu no vārtiem, ļoti neveiksmīgi, bumba lido ārpus laukuma. Un Ivars Cauna signalizē par pamatlaika noslēgumu, būs papildlaiks. Ļoti interesanti. Savens diez vai sitīs pa vārtiem, visticamāk piespēlēs. Tieši tā. Tur teātrāli arī krīt soda laukumā viens no Daugavas futbolistiem. Un bīstami Grebis sit sarežģītā situācijā, bet diezgan labi uzsit ar galvu. Jā, spēle otrajā stāvā, tas ir Kristapa Grebi trumpis. Sāniem tiec, atkal Grebis tur aktīvs. Bumba nonāk pie Savena. Savens nomāna. Sit Savens! Dorošovs glābj. Dorošovs atsit. Dorošovam arī paveicās, ka bumba lidoja praktiski virsū viņam, bet jebkurā gadījumā bija jānorēģē, bija ar plaukstām jāpaceļ un jācit. Dorošovs to labi izdarīja. Gaļkevičs atlaiž par tālu, labo gan pats savu kļūdu. Kozačuks pret Šačinu. Kozačuks netraucēta centrē. Grebis ar galvu. Gar pašiem vārtiem. Dorošovs pat neizlaca. Ļoti biesas pie Liepājnieku vārtiem, centrējums. Tagad gan Grebis varēja pacīnīties. Uzvar cīņu un pat tālstiens seko. Gaļkevičs ar kreiso kāju diezgan skaisti sita, bet diezgan neprecīzi. Tagad Liepājnieki nopelna sodastienu. Es domāju, tas būs arī viss, kuru katru brīdi. Ivars Caune svilps par papildlaika beigām, un tas nozīmē, ka arī Caunam jāturpina savs darbiņš un jānorganizē 11 metru sitienu sērijas
izpildīšanu. Vai būs kādas vārdsarga viltības, vai vienkārši mēģināsim minēt, un liekas vienu pusi. Atceramies, Māris Eltermans nesen Lietuvā diezgan interesants kustības izpildīja pirms pretinieka 11. sērijas, amulsināja, uzvarēja 2 un redzēsim, Vaičulis šķiet neko tādu nedarīs. Jurģis Kalns sit, vārti ļoti spēcīgi un precīzi, patiešām ļoti meistarīgs sitiens, Savens pret Dorošovu. Precīzi, arī ļoti precīzi. Jānis Ikaunieks pret Artūru Vaičuli, 2 gados salīdzinoši jauni futbolisti. Jānis Ikaunieks ar kreiso kāju. Un ir vai nav? Ir tomēr paveicās Jānim Ikauniekam. Viņš pats atķer savu seju. Tieknišvili sit. Un vārtu stabs, varbūt arī Dorošovs pieskārās bumbai, nezinu. Jemeļins. Un atkal ļoti labi Vaičulis uzmin, bet tik spēcīgs sitiens. 3-1, Liepājas Metlurga tātad labā, un ja šobrīd Lins Klimāvičs gadījumā negūs vārds, tad 3-1 paliks 2 sērijas, praktiski būs viss skaidrs. Linam Klimāvičam ir obligāti jāgūst vārti, lai Interga paliktu. Klimāvičs sit, jā, augšējā vārtu daļā. Šatšins, jā, šobrīd neizleca Vaičulis. Šobrīd, ja Kozačuks neiestīs, sērija būs beigusies, jo rezultāts ir 4-2 Liepājas Metlurga labā, un 4. sērija noslēdzas. Kozačuks par Dorošovu, sit, un Dorošovs notver bumbu 4-2 Liepājas Metlurgas uzvaru. Apsveicam Liepājas Metlurgu, visi futbolisti skrien apsveikt Dorošovu, dodas viņam pateikties, Liepājas Metlurgs ir uzvarējis, Kozačuks pārdzīvos atvērs ar rokām galvu, treneru kolektīvs Liepājniekiem arī ir ļoti laimīgs un pretējas emocijas Rīgas Daugavas nometnē. Eirokausu Rīgas Daugavai šim te projektam nebūs, viss ir beidzies. Liepājas Metlurgs pārstāvēs Latviju Eiropas līgā. Kvalifikācijas turnīra pirmajā kārtā. Apsveicam Liepājas Metlurgu, kas prātas cīņas gaitā no 0-1 atspēlēties panākt nešķirtu 1-1.